Un tagad mēs ejam augšā no pacēlāja uz starta vietu. Un atkarībā no tā, no kuras puses būs vējš, izvēlēsimies vai nu kreiso vai labo starta vietu. Kreisā skatās uz, es teiktu, dienvidu austrumiem vai pat dienvidiem. Nu, labā skatās uz ziemeļiem. Atkal maziņš kāpiens, bet, nu, tas ir veselīgi. Nu, te nu izstarta vieta. Hello! Hi! Daudz cilvēku šodien. Nu tā, mēģināsim spārnu izlikt šeit. Ceru, ka nevienam pārāk netraucēšu. Sākam darbu. Ledus cirtni man te nevajadzēs. Žaketīti droši vien gan. Tā. Dzelkšņus nevajadzēs. Kameras somiņu nevajadzēs. Kā sekmīgi startē ļoti labi. Nu, meistari. Ļoti labi. Comment tu fais? Moi non plus. Faut que t'arrêtes de bien plier. Non mais c'est incroyable, hein? Malacīši. Priekšā vadi. Kabeļi uz augšējo pacēlāju staciju. Tiem ir jāiet vienmēr apakšā ar drošu distanci. Nu, redz, skaisti. Tā. Tagad mēs saliksim visu somā un ieliksim mugursomā. Iekars somā. Kā jau šādos gadījumos parasti teikt, pirmo uzvilksim ķiveri. Ar tādu domu, ka, ja gadījumā ķiveri neuzvelk, tad viņi var noripot arī lejā pa kalnu. Tas vairs nav labi. Citas lietas tik ļoti neripo, kā apaļa ķiveri. Skaisti. Ļoti skaisti. Tā, nu tagad reliģiski jāpārbauda auklas.
Galvenais, lai nav kaut kādi mezgli iemetušies. Tie tad varētu traucēt pacelšanos, jo paši par sevi var arī neatsieties. Deko! Ok, kamera norāda. Kamēr pieliku. Jā, kamēr norāva vienkārši. Un tagad meklēsim termālus.
Ceru, ka es ar vienu filmēju. Šodien labas termāls, daudz spārnu gaisā. Pacelšanās būs jāatstrādā, lai nenoroja kameru. Un tagad nu jāmeklē, kur man tās labākās strāvas ir. Nu, īstenībā jau šeit ir ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Lūk, termalējos parakaitus. Tas ir interesanti, nav viegli. Šodien spārniņš mazliet grib sakļauties, bet nesakļaujās. Paldies par to viņam. Jā, šodien ļoti skaists termāls. Paldies. Spārni gaisā, spārni zemē. Apkārt kalnu masīvi. Mēs lidojam virs Šamonī. Tai pusē redzams Mont Blanc masīvs, augstākais kalns Eiropā. Nu, lidojam.
Mēģināsim uzkāpt vēl augstāk. Kad cilvēki dodas maršrutā, izmantojot skaistās termāles.
Šeit kaut kāda termālīta laikam. Nu, vārdu sakot, lidojam. Ir ko mācīties. Lūk. Nu, vispār, kādēļ lidot Alpu termālēs ar parakaitiem? Galvenokārt tāpēc, ka parakaitiem ir jauna, moderna vadības sistēma, kur viss spārns tiek vadīts ar vienu vadības rokturi. Citādi sakot, viss pie vienas vietas. Un galvenokārt ir tas, ka ja ar parasto paraplānu spārns tiek vadīts bremzējot vienu vai otru pusi, tad ar parakaitiem, jeb parapūķiem, spārns tiek vadīts mainot uzplūdes leņķi, mainot spārnu ģeometriju abās pusēs diferenciāli. Un tas dod iespēju spārnam lidot un griezties efektīvāk. Un arī manevri ir labāki, precīzāki, faktiski ērtāki. Un bremzes pieslēdzās parapūķiem tikai pašās beigās, tā ka jau vadības rokturs ir novilkts pietiekami tālu. Tad arī ieslēdzās bremzes. Parapūķi domāti, pamatā viņi ir domāti pludmalei, lamināriem vējiem, jūras brīzēm, jeb tūkstnešu brīzēm, pie kāpām un izmantojot tā saucamās dinamiskās plūsmas. Parapūķi ir ļoti piemēroti tā saucamai lidošanai tuvu reljefam, angliski proximity flights. Jo viņi ir labi vadāmi, spārns labi tur enerģiju, var ļoti sekmīgi izmantot spārnā uzkrāto ātrumu un enerģiju, lai efektīvi atrautos no šķēršļa, ja es pielidoju tam pārāk tuvu. Parastam paraplānam arī ir iespējams kaut kas līdzīgs. Viņu var vadīt, izmantojot tā saucamo akceleratoru, jeb pātrinātāju, angliski speedbar, kas arī maina spārna ģeometriju, bet darbināms ar kājām un darbināms faktiski simetriski abās spārna pusēs. Asimetriski pielietot pātrinātāju ir ļoti grūti, lai gan nav neiespējami, bet ļoti grūti, tā nav pilotēšana. Un savukārt spārna ģeometriju nedaudz var mainīt, izmantojot paraplāniem tā saucamo C-rindu stūrēšanu un CB tiltiņus, kas reizē ļauj stūrēt arī vidējās B-rindas. Tev jāstūrē reizē ar kājām un ar rokām C-rindām. Daži piloti ir sasnieguši ļoti augstu līmeni šāda veida pilotēšanā, un viņiem tas labi sanāk. Neko sliktu nevar teikt, bet es esmu izmēģinājis gan paraplānu, gan parakaitu, un jāsaka, ka parakaitam tā vadība tomēr ir daudz intuitīvāka, precīzāka, vieglāka, elegantāka un skaistāka. Nav nekādu pātrinātāju, kas jārauja kājām, visu pātrināšana notiek ar rokām. Ja tu esi pacēlis rokas augšā, tad ir pilns pātrinājums, ja tu esi rokas nolaidis zemāk, tad tu vari lidot kā ar parastu paraplānu, tā saucamajā trim pozīcijā, jeb neitrālajā pozīcijā. Ja tu pacēl vienu roku uz augšu, otru atstājot lejā, tad tiek pātrināta viena spārna puse un spārns arī griežās. Ja tu atkal otrādi to dari, tad tiek pātrināta otra puse un tā tālāk. Ļoti, ļoti skaisti. Man patīk. Piedāvām vēl dažiem parapūķiem ir tā saucamā 2D stūrēšana, jeb galiņu stūrēšana, jeb tip steering angliski. Tas ir auklu speciāli tiek novilkta uz spārna galiem, un ja tu roku kustini horizontāli pa labi, pa kreisi, tad attiecīgi tu vari to galiņu mazliet piebremzēt, pašu galiņu tikai,
un rezultātā sanāk ļoti labi un strauji pagriezieni, ja nepieciešams. Nu, tas atvieglo lietu. Piemēram, vienam no maniem parapūķiem, Rilvings Raptoram, ir šī galotņa stūrēšana, jeb tip steering. Nu, manam otram, Little Cloud Lamoette, nav galotņa stūrēšana. Abi ir mazliet atšķirīgi parapūķīši, abi skaisti spārni. Tiešām par viņiem abiem priecājos. Nu, kāpēc neiesaka lidot ar parakaitiem Alpu termālēs? Tāpēc, ka šeit ir nevis laminārs jūras gaiss, jūras brīze, bet gan turbulents kalnu gaiss ar termālēm. Jo stiprāks termāls, jo stiprāk turbulents. Vējiņš vēl papildus to visu tikai pastiprina. Ko es arī izjūtu. Un līdz ar to teorētiski parakaitiem, ja parapuģīšiem, ir risks sakļauties un uzvesties sliktāk nekā parasts spārns sakļaujoties. Nu, parapūķi sakļaujās vispār retāk. Viņi ir konstruēti stabilāk. Viņiem tiek izmantots tā saucamais refleks profils, kas speciāli stabilizē pret sakļaušanos. Bet viņi var sakļauties, kā to es arī esmu pārliecinājies uz savas ādas. Un tad nākamais lielais jautājums ir, kā refleks spārns uzvedīsies un kā tieši parapūķis uzvedīsies pēc sakļaušanās. Jautājums labs. Man ir 3 dažādi spārni, 3 dažādi parapūķīši, ko es esmu mēģinājis, un viņi katrs uzvedās mazliet atšķirīgāk. Piemēram, otrās ūsas, 26 kvadrātmetru spārns, man 2 reizes sakļāvās turbulentā gaisā. Iespējams, ka tur bija kaut kāda rotora, sakļāvās uz līdzenas vietas, tur nebija nekāda spārna mešanās uz priekšu pirms tam un tā tālāk. Vienkārši spārnu nolocīja. Ļoti ātri, strauji man visa puse iekarei un vadībai iekrita, burtiski iekrita. Viss bija labi, spārns atguvās labi. Es nezaudēju daudz ne virzienu, ne augstumu. Mazliet pumpēju spārnu ar brīvo roku, tad ar to, kur bija sakļāvusies, un piestūrēju ar otru roku, cenšoties arī savu smagumu novirzīt uz ar vien lidojošo pusi. Bet ar ūsām man abas reizes nepatika tas, ka man auklas sakļaušanās brīdī lidoja kaut kur priekšā tūsējai. Pirmajā reizē man šķita, ka varbūt man rēgojās, ka tur tās auklas kaut kādas ķeskas nolido gar seju, bet otro reizi es par to pārliecinājos pilnīgi noteikti, jo man šīs auklas gandrīz norāva brilles. Nu, tas man nepatika. Tas man ļoti nepatika. Abi mani pārējie parakaiti ir arī piedzīvojuši katrs pa 2 sakļaušanās reizēm. Nemaz nerunājot par tādu mazāku austiņu nolocīšanos, kas notiek biežāk. Bet tāda nopietnāka sakļaušanās katram parakaitam ir bijusi 2 reizes. Un jāsaka, ka tikai ūsām es novēroju šo īpašo efektu, ka rindas lido man gar acīm, spārna auklis. Līdz ar to es pieņēmu lēmumu ar otrajām mūsām vairs kalnos nelidot. Neko sliktu par to spārnu nevar teikt, ļoti labs parakaits ar visu tātad galotņu stūrēšanu, jeb tipstīringu, labi saglabā enerģiju, labi vadās, elegants spārns, bet viņš nav domāts, un to arī ražotājs skaidri pasaka, nav domāts Alpu termālēm. Un, ja man tāds efekts ar spārnu var notikt 2 reizes, tad droši vien var notikt arī 3. reizi, un es to sevišķi negribu piedzīvot. Līdz ar to turpinu lidot ar Lamoette un Raptoru. Šie ir abi arī sakļāvušies 2 reizes, uzvedušies ļoti labi,
nekāda līdzīga efekta ar līnijām, kas kaut kur lidos pa priekšu, nav. Nu, varbūt nejaušība, varbūt vēl arī ieraudzīšu kādreiz, tad domāsim tālāk. Bet, pārskot līdz šim, sakļaušanās nav izraisījusi nekādas pārmērīgas emocijas vai grūtības. Lamueti vienreiz izveidoja kakla saiti, kravati, kur labā spārna puse pēc sakļaušanās bija ielīdusi starp rindām un izlīdusi uz aizmuguri. Tas netraucēja spārnam lidot, piestūrēja to ar kreiso roku. Droši vien varēja tā lidot arī tālāk, droši vien varētu arī tā nosēsties. Viss bija kārtībā, nezaudēja ne virzienu, ne augstumu, atskot nekā īpaši. Bet, lai atbrīvotu spārnu no kakla saites, izmantoju tātad spārnu ievadīšanu grīstē, jeb labās puses noraušanu. Nu, kā biju noskatījies attiecīgajā YouTube kanālā, to dara tā. Taisnā vienmērīgā lidojumā, normālā lidojumā, savelk roku kārtīgi durītē, un tad pa taisno bez vilcināšanās nostumi to gar labo ķermeņa pusi uz leju. Ātri, enerģiski noteikti, līdz gurniem. Nu, tur, kur spārnas tiek norauts. Otra roka, protams, turpina normāli lidot un viegli piestūrē. Spārns sāk ieiet grīstē. Tikko viņš sāk ieiet grīstē, kakla saite nekavējoties atbrīvojas. Tikko kakla saite ir atbrīvojusies un spārns sāk ieiet grīstē, nekavējoties atkal labā roka uz augšu un atgūst, piestabilizē spārnu un atgūst normālu lidojumu. Viss tas process, roka lejā, varbūt sekundi, pusotru lejā un tad augšā. Protams, neesmu ieinteresēts ievadīt spārnu riktīgā grīstē, tad viņš kļūst ļoti jautrs. Neesmu ieinteresēts arī noraut spārnu pavisam, tāpēc ātri, noteikti, roku atkal augšā, ja neizdodas atbrīvot kakla saiti ar pirmo mēģinājumu, tad mierīgi ievelk elpu, nomierinās, atgūst taisno normālu lidojumu un izmēģina otrais. Nu tā, bet līdz šim, vārdu sakot, esmu piedzīvojis arī spārnu sakļaušanos ar normālu paraplānu. Jāsaka, ka ar šiem parakaitiem tas neko sevišķi neatšķirās. Protams, atgūšanās procedūra ir mazliet citādāk, niansētāk. Tev jāatcerās, ka tu nedrīkst vienkārši pacelt rokas augšā, jo tad parapuķītis kļūst maksimāli pātrināts, tā it kā būtu izspiests pilns akcelerators. Un kolaps gadījumā pirmais, ko dara ar parastu paraplānu, ir atlaiž akceleratoru, ja viņš bijis nospiests. Tāpēc arī atgūšanās procedūrā nedrīkst rokas pacelt pilnīgi augšā, kaut kur niansēti pa vidu. Tas spārns ir jāsavāc, nenoraujot viņu, Dievs pasarg, un arī nepātrinot maksimāli. Te gandrīz intuitīvi jāķer rokā, tas spārns jāstabilizē, kā tas vien ir iespējams. Lūk, ļoti ceru, ka šis būs arī sekmīgi ierakstījies, un ļoti ceru, ka vēja stabilizācija strādās. Par ko, protams, pilnīgi droši nemaz neesmu. Varbūt, ka troksnis būs pārāk liels, lai varētu šo ierakstu izmantot. Jā, pacelšanās bija interesanta. Nesevišķi veikla sakarā ar kameras noraušanu.
Atkal kaut kā ir izdevies pazaudēt augstumu. Nu, mēģināsim viņu atgūt. Tad jau redzēs tālāk. Kā mums veiksies. Daži tur pavisam augsti ir uzlidojuši. Nu redz, vietējie piloti šeit vienmēr lien gar klintīm. Jo tur ir augstāks cēlājs spēks, protams, pie klintīm ir bīstamāk, ja nu kaut kas notiek, tu esi tūzemēji. Tā kā, oi, bail, bet, nu, jātiek virs viņām. Tad varēs atkal. Nu, redz, spārns atkal mēģina mētāties un pat sakļauties. Nu, koriģēju ar stūrēm, ķeru to spārnu, attiecīgi ciet. Ok, kamera atkal tika norauta. Kas man nemaz nepatīk. Jā, nākamreiz kamera būs jāliek tomēr virs apģērba. Jo es nevaru šitā es nevaru filmēt. Tā, atjaunosim kameru pie abas krūts. Jā, šoreiz kameru norāva vienkārši spārnu mētāšanās. Jā, caur apģērbam nebūs droši. Likšu virsū. Bet tā ir arī pieredze. Kāda smuka termālīte. Jā, parapūķu stabilizācija turbulentā gaisā ir tāda intuitīva padarīšana. Vispār spārnu sakļaušanās mēdz būt divu veidu. Viens veids ir, kur spārns smuki tiek mests uz priekšu, un ja viņu nenoķer, neaptur, tad viņš priekšā nolokās. Vienu vai otru pusi. Šāda tāda sakļaušanās, kas ir tāda mierīga, normāla sakļaušanās, jāķer ciet ar enerģisku un dinamisku aktīvu vadību, aktīvu pilotēšanu. Proti, tev visu laiku spārns ir rokās, kontaktā, visu laiku tev viņš jācenšas turēt uz vietas. Ja viņš metās uz priekšu, piebremzē. Ja viņš iepaliek atpakaļ, tad atkal pātrini. Ja viena puse metās uz priekšu, piebremzē viena puse, ja otra, tad attiecīgi otra. Tā, centies to spārnu noturēt virs galvas un pareizā lidojuma stāvoklī. Otra sakļaušanās gadās, ļoti stiprā gaisā, iespējams pat kaut kādos rotoros, kad vienkārši tev spārnu uz vietas ņem un noloka momentā. Pazūd vai nu puse un paliek mīksta gan vadība, gan attiecīgās puses sēdeklītes vai viss spārns. Tad
tad gan ir nekavējoties momentā, tikko vadība kļūst mīksta, momentā jācērt rokas uz leju, jeb tā roka, kas ir kļuvusi mīksta, jācērt momentā uz leju, līdz pat gurniem vai tālāk, lai to spārnu noķertu. Tikko spārns sāk atvērties, to uzreiz ļoti labi jūt vadības rokturos, viņi atkal atgūst spiedienu, un tad atkal roka ir jāpalaiž atpakaļ uz augšu līdz kaut kur aptuveni 10 cm virs neitrālās pozīcijas, kaut kur tur, normālā lidojumā, lai ļautu spārnam lidot. Ja spārns uzreiz nevarās vaļā, parakaitiem iesaka pumpēt vadību. Es tā arī esmu darījis. Ja man vadība ir mīksta, tad es tajā pusē viņu turpinu pumpēt uz augšu uz leju, dziļiem, vienmērīgiem rāvieniem. Un tam ir divi nolūki. Viens nolūks ir atvērt spārnu, palīdzēt viņam atvērties. Tā ir kustība uz leju. Un kustība uz augšu ir nekavējoties gadījumā, ja viņš atverās un sāk lidot, lai tu viņu nenorauj. Vāckot, lai neieved grīstē vai nenorauj iekritienā. Lūk, tā tas notiek. Tā kā mazliet atšķirīga pieeja atkarībā no tā, kas ar spārni noticis. Bet jebkurā gadījumā vienkārši ir jārīkojas ātri, precīzi, pareizi, reizēm intuitīvi. Jā, šodien ir labas termāls, attiecīgi daudz spārnu ir gaisā. Jā, no rītiem šeit ir skaisti. Labas termālas, skaista lidošana. Monblā puse vienkārši skaista, majestātiska. Agilda Midī smaila priekšā. Varbūt, ka pēcpusdienā no turienes varēsim nostartēt. Tad jau redzēsim.